visi asari jūsējie. Točno. Tā kā elektrība iedod pa kātiem. Ops, kas skaistu, ka 3,5 noteikti viņam ir. Tā ir, kad brauc bez sečaka. Uz māza asaru voblerīšu tāda, 55. līdeciņa. Ko mēs turpinam izklaides. Lai gandrīz uz sirdi aizgāt. Čau visiem. Sveiki! Sen neesam bijuši ciemos pie mūsu draugiem Jahipalnā. Beidzot esam. Paskatīsimies. Ir šis tas jauns. Šis tas jauns. Un sezona laivošana rit pilnās parās, zīves ķerās, viss ir kārtībā. Edijs mums mēģinās šodien pastāstīt, kas jums ir labs. Jā. Ejam, rādi, kas jums ir. Kāti, crazy fiši, no budžeta varianta līdz labajiem. Skatos Arionu, jums ir plašāk klāstā. Jā. Mums, starp citu, novērtē, cilvēki pērk. Arī šitais te, piemēram, aspins. Jā. Šitais ir budžetnieks, bet es ļoti labas atsauksmes par viņu dzirdēju. Tik viegls, reti tik viegli kā tā atradīs. Tas ir, tāpēc arī mēs uzsūtījām, lai stāv, jo cilvēkiem patīk. Tur ir ļoti labas kvalitātes. Ļoti labi kātiņi. Parādi, kur tos kātus ielikt. Jums ir kaut kas, kur ielikt? Tubusi. Tubusi? Tubusi. Dažādi tubusi. Rādi redzēt. Tubus parastais uz akciju. 5,95. Super. Ir. Mēs, ka braucam vairāk cilvēku mašīnā. Viens pats parasti man ir spinnings, spoli salikts un stāv mašīnā. Viens spinnings. Tā kā mēs braucam tālāk kaut kur uz Igauniju makšķerēt, tad parasti Marko mums ir iemācījis, kad spinningi visi ir izjaukti. Spinningi čekulos tubusos ir iekšā kaut kāda, spolītes ir somiņā, smukā paredzētajā iekšā, somā ielikts iekšā, lai nepiņķerējās. Tad katru reizi mēs apstājamies, sāksim makšķerēt visus pa jaunam sasienam, kā kāpjam mašīnā, atkal visu nogriežam nost un visu. Un tubus ir. Bet, ja to negribās darīt, tad es skatos, jums foršas arī somas. Jā, ir jau tie, kas ir tādi. Es saku, tā, ka tu viens pats vai divi tā brauc, šitas tev arī tā ar visām skolēm, tev ir viss. Tādiem sliņķiem kā es, šitais ir ideāls. Jā, un universālais arī mums ir. Jā, cietā daiva. Jā, bet cietā daiva. Cietā daiva ar pārsteigumu. Oho, uztaisi cigaru gribi. Jā. Šitādi es vēl nebiju redzējis. Tas ir labi. Kā jau pierasts ir Strike Pro mums ir savest arī maziņai, kas bija vispārībā izpirkti vienu brīdi. Un jaunums mums ir bumbulīši vestini. Ļoti, ļoti krāsaini, ļoti skaisti. Pa labām cenām. Piemēram, kā lielais jau salīdzinoši izmērs 10,50, 12,50, jā. Jā, salīdzinoši īstenībā baigi lēti džerki. Bet pa vestiniem ir ļoti labs atsauksmes. Pats gan neesmu mēģinājis, bet raidījuma otrā daļa būs ķīsītī. Un mēs brauksim, mēģināsim vasaras šobrīd karstumā mēģināt noķert līdeku. Un tur mēs tieši vestījumus liksim lietā. Paprovēsim, paspēlēsimies, jo uz aci, redzot, kādi ir āķi, kādi ir spīdi un kā ir nolakots un krāsots, ļoti garšīgi izskatās. Jā, vizuāli vienkārši fantastiska kvalitāte. Kā mums veiksies, to mēs redzēsim, bet labi, vestiņš ir forši. Paga, mums vēl ir arī džerkveidīgais no Mikado. Oho. Arī ļoti labi. Un daži labi ir notestējuši jau Igaunijā uz līdekām maziņais, kas ir Igaunijā, ja kāds brauc Igaunijā uz līdekām. Šitas rullēja vienkārši. Katrā metienā bija kāda līdeka. Nebija liels, bet tāds 60 cm, 7,95. Džerks arī. Krāsa nav varbūt tā spilgtākā, kas liktos it kā vizuāli man, bet strādāja vienkārši ļoti labi. Bet, ja ne pa līdekām, tad šobrīd ir pats pīķis, lai ķertu Daugavā asarus. Visi par asariem fano runā, un vakardien es biju no krasta aizbraucis pamakšķerēt visu, ko laivas pilns, visu laiku braukā, visu laiku meklē, visu laiku, visu ūdens kūsā. Un tāpēc, ja kāds nav pamēģinājis, tad noteikti pamēģiniet čatrīšus. Un es skatos, jums ir superīgie Džakala čatrīši. Strādā viņi vienkārši teicami. Gan lielāki, mazāki, bet zini, kāds ir noslēpums viņiem? Jā, kad liek čatrītim gumiju galā, ja? Gumiju nedrīkst likt ar aktīvu asti.
Tur ir jāliek vai nu kaut kāds stārpiņš vai dropshot gumija. Jo savādāk būs tā, ka uzliksiet aktīvu asti, viņi nomāks čatveru spēli. Tāpēc vajag neitrālu gumiju, kurai pašai tā spēle nav izteikta. Tad čatrītis savu darīs. Pie Mikado pieiesim Mikado gumijas, man ir savests arī tur ir parastā astīte. Tādu jūs varētu likt. Parādīsim, ko uzlikt klāt, jo tā ir ļoti pēdējos 2-3 gadus, es teiktu, tāds tā kā sprādziens. Mums arī visu laiku prasa, un vien brīdi nebija maziņie priekš asariem, bija visādi lielie, kas te ir Daivai, bija Rapalai, bija tādi lielie, tagad beidzot arī mazāks izmērs. Gumijas. Mikado. Tikko mēs runājam, ko pareizi uzlikt, kur ir tā astīte. Jā, tā ir vēja astīte, kas ir jāliek čatriem. Labi, šādā gumija asarim pa lielu. Pa lielu, jā, bet tā te var labāk redzēt, un šitā izmērās. Ir, protams, arī mazākas. Reku tev ir. Reku. Mazais, smukai. Mazais asaru čatrītis un šitā gumiņu virsū. Visi asari jūsējie. Točno. Un milzīgs Mikado klāsts ar dažādiem modeļiem un visiem cena eiro 95. 5 gumijas eiro 95, un te var redzēt, ka viņos iekšā ir iestrādāts tāds ritīgs 3D efekts. Tas gan nozīmē, šitējām gumijām labāk viņus likt ir dropshotā, lai āķi var izmaukt tikai galvā cauri, jo iekšā vidū tur ir priekš 3D efekti, ir tāds tā kā speciāls materiāls ielikts, kuram āķi vienreiz izvērst cauri, ārā viņi būs pagrūti dabūt, bet priekš dropshot, kad āķi vajag tikai galvā ielikt, ir superīgs efekts panāks, ka tā ziltiņa izskatās ļoti dabīgi. Ne tikai ārējais tas spīdums, kas parasti ir, bet arī vakardienes krastā paspēlēju ar parasto astīti, kas ir tā. Jā. Un ļoti labas dropshot, ļoti labi spēlējās, kad smuki stājās nost, pēc tam lēnā garā gāzās, vai ne, tur visu laiku spēlīt smuka. Un šitā ir īstenībā vēl viena lieta, ko varbūt daudzi nezin. Ja, teiksim, ir straume, tad dropshotā droši var likt ar parastu asti, nav obligāti jāliek tā V asti. Jo tad, kad tu uztais pauzi, straume ziltiņu spēlē un astīte kustās. Tādā veidā, teiksim, neaktīvu zivi. Ja mēs gumiju nopauzējam, gumija stāv uz vietas, bet viņi spēlē. Un neaktīvai zivī tas ļoti bieži nostrādā. Un tās pauzes tev var taisīt garas. Jā, var taisīt garas, jo ziltiņi tāpatās kustās. Nav tā, ka tu V asti iepauzē, viņi vienkārši vai nu stāvēs, vai viņi vienkārši nogrims lēnā garā. Bet tā astīte spēlēs. Ko klasika? Klasika. Vienu brīdi nebija mums, tāpēc, ka viņiem iepakojums mēs nevarējām dabūt ar šādu klasisko iepakojumu. Beidzot, mepsi jau ir papirkts, bet cilvēki ir atraduši. Otrā partija ar tulītās, tur būs klāt. Papildināsim, un tur būs garāk plaukt. Jā, man liekas, ka, ja tu brauc asaros, tad aizbraukt ar rotiņu, kurš nav melnā fūrija, jebkurā krāsojumā ar punktiņiem šitajiem. Tad tas ir grēks. Tas forelēs jau arī ļoti visiem standartā ir kādas no mepsiem, tāpēc, ka, ja nekas nestrādā meps uzliekot, viņam ir tur tā vibrācija. Mepsam ir superīgi īpašība. Viņš spēlē, ko līdz viņš sasniedz ūdeni. Citiem rotiņiem tas pieklībo, viņu vajag tur iedarbināt, kamēr viņš sāk spēlēt, bet meps viņam iemet, viņš sajūt slapjumu un sāk rotēt pats. Nesen tikko atpakaļ mēs skatījāmies cietos tubus. Tā ir mīkstie. Klasika, kā parasti mēs ar Arvu vienmēr ejam un smejamies. Šitāds ir katram makšķerniekam bijis. Šitas te vēl joprojām viņi ir pieejami. Galīgi nav slikti. Es butēs viņus izmantoju, tāpēc, ka smiltis un viņi jāmazgā un viss tāpatās ir. Un cena 19,50. Vienkārši nav žēl. Arī tur beigās ir kaut kāda vētrā vai saplīst vai āķi, kaut kur netīšām kaut kas saķerās baigi. Tāpat ir arī lētāka varianta par 13 eiro. Višķi no garuma. Un mēs nonākam pie paša, ko mēs te skatījāmies paciņās. Un, ja nezina, kas strādās vai gribās kaut ko atrast, tās pašas Mikado gumiņas, te var dabūt arī uz svaru. Tātad salasi asortus, 7 eiro 100 grami. Bišķiņ dārgāk sanāk, bet te var asortus uztaisīt. Tu paņem visādi. Un atkarībā no izmēra lielās nav izdevīgi, mazās ir izdevīgi. Loģiski, jā. Bet ir tā, ka tā ideja ir tāda, ir katrā ezerā
Ik pa gadiem ir kaut kādas zināmas krāsas. Jā. Nu, tad tu te apmēram paņem to, kas tev ir vajadzīgs, atrod, kas ir. Tad tu pats viņu jau var nopirkt jau gatavu, tas sanāk bišķiņ lētāk, bet te ir priekšrocība, ka tu uztais asorts un atrod tas, kas tev interesē. Klausies, ieraudzīju, tas stāv pavads. Kas jums ir no pavadu izvēlēm? Es zinu, ka cilvēkiem tā ir tāda diezgan liela sāpe, ka veikalos nav ko nopirkt tādus foršus sakarīgus pavadus. Kas jums ir no pavadām? Džavs, vai kā nu viņš tur pareizi izrunājas no Mikadoja, par ļoti, ļoti labu cenu ir dzels pavadiņa. Tas arī ķīnietis, bet ļoti labs, mēs paši visi izmantojam, ļoti kvalitatīvs. Kārtīga dzels pavadiņa, 95 centi. Nav tā garākā varbūt, jā. Bet mums ir arī Hitfish. Tur var redzēt, kas ir fluorokarbons palicis. Jā. Parastās šitās, kas ir bijuši asaras sākās, līdakas babītē arī rosās pēc vētras. Viss ir izpirkts. Te ir stīgas un arī Mikado ir super akcija. Nu, tas ir visai sezonai. Tas nekās, vienu zivi izvēlētā pavada būs šitādi, bet droši paņem nākošo. Bet vienīgais, ko es gribu pateikt, kad man priecē, zini kas? Kad pat pie nosacīt lētām pavadām ir baigi piedomāts pie furnitūras, ka tie izmēri ir atbilstoši gan griezuļi, gan arī pašas karabīnas. Jo citreiz ir tā, ka tu ieraugi veikalā, ir kā tie jau pavada teorētiski priekš asarīši, tur uzmaukt galos ir karabīnas vai griezulis, tādi lielāki. Big Baitiem rekur ir arī Prorexiņš no Daivas. Tas jau ir tāds jau ar nopietniem tad tur ir aksesuāriem. 3 cm, 3,6 kg. Tur tad ir kaut kāds milimetrs izskatās. Viss kā vajag. Mums bija ierasts. Tas ir, respektīvi, cilvēkam negribās nekur staigāt, neko vazāties. Viņš šodien brauc pirmo reizi dzīvē un iespējams pēdējo, bet viņam vajag komplektu. Visu laiku mums bija Rapals Soma komplektiņš. Jā. Pēc tam paskatīsimies, nofilmēsim, kas tur lācītim ir vēderā. Jā. Kā es parasti smējos, komplektiņš Somas vērtībā. Tā Soma apmēram 50–60 eiro maksā, jo ūdens necaurlaidīga daudzām kamatām, viena no retajām, kurām spinningu var pielikt. Bet iesācējiem arī, te ir viss, te ir auklas, polīte. Un tas spinnings arī ir tāds jocīgais, ka tu var uztaisīt jebko, gan spinningu, gan pludiņu makšeri, gan... Tur var provēt, ko gribi, un tad tu saproti, tu vai tev pludiņš vai kaut kāds spinnings, tad tu vari izklēdēties. Un jaunums ir dažādas komplektācijas, ir arī šitādi dekomplektiņi tagad ir parādījušies. Ir somas zilas, ir zaļas somas, šobrīd palikuši šitādas te. Arī nenormāli labs komplektiņš, 80 eiro, bet jau ir spinnings jau kā spinnings. Jā. Somā ir ūdensdrošā, tas tev tāpatās noderēs, jā. Spole, parastā galīgi nav slikta, bet ar visu auklu un visu. Un arī komplektā iekšā varēs paskatīties, ka tur ir arī beigās, tu vari visu, ko tu vari sataisīt. Vajag tev, nevajag, tas ir jautrībai, šis tas ielikts ir tiešām arī, kas tev ir jāuzmina, kas tāds vispārībā ir, bet... Labi, davai taisam vaļā. Rapals komplektiņš, 75 eiro, Soma, kāds spola, aukla. Un kaste, un tad kastē visādi brīnumiņi. Paskatieties, kas te iekšā ir. Kā es jau teicu, var uztaisīt visu, ko. Ir pat pilkers ir. Gumijas, feeder gumijas, stoperīši priekš pludiņa, rotiņš, vēl viens rotiņš, wobleris, jūrai sviniņi, pludiņi, āķīši, džigaliņas. Principā tiešām ir paņem un brauc copēt. Un kas te vēl ir? Tie, kas nezina, Daugavā ir krabi. Jā, ir krabi. Un tad ir arī ielikts arī jautrībai šitāds te. Vai var mēģināt krabus? Vēl neviens ar krabu bildēm vēl atnāk. Bet es zinu, kad var gliemezīt uzliec virsū, nolēd lejā un vēl tik ārā. Jā, es esmu makšķis, esmu Daugavā krabu dabūjis. Ir daudz zivis Daugavā, kurām nevajadzētu tur būt. Jā. Komplekts numur 2. Komplekts numur 2. 80 eiro. Kas mums te ir? Ir gumijas, vēl vienas gumijas. Te ir
pavadiņām aukla. Es jūtu, ka tur vēl kaut kas ir. Vēl gumijas. Salikt viss. Āķīši. Pavadiņas ar āķīti. Te var arī vēl gumijas. Karabīnes, šūpiņi. Te ir arī pilkars, ar ko var uz Norvēģiju aizbraukt. Tā. Svaram, jā. Tad ir krāpju ķērāji. Ir wobleris, ar ko var arī uz velcīt aiziet. Čehals kātam. Nezinu, kas spirulīno sistēmas, lai var straumē mazus māneklīšus aiznest. Siksnā, droši vien, ka somai. Vēl kaut ko sataustīja. Rotiņš, vēl plūdiņš straumē. Iekšā ir vairāk nekā tu biji domājis. Jā, čeburāškas, offsetiņi. Respektīvi, šis viss par 80 €. Ņem un brauc copēt. Var droši piemeklēt kaut ko, kas tevi interesēs. Un pēc tam jau var piepirkt klāt, ja tu gribi kaut kādu aukliņu, labāk sapratīs, kas patīk, to arī. Jā, tur pludiņus kaut kādas vēl papildus, kas ir tur tāds, ja tu gribēsi spinningu pārtaisīt par kaut kādu pludiņu makšķeru, bet, tas ir, vismaz sākums ir kaut kāds, nevis sēdēt mājā. Labs iesācēja komplekts, jā. Mums un tiem, kam negribās spinningu, bet gribās aizbraukt ar feederīti, pasēdēt vai ar pludiņu, tad jums te ir arī viss kaut kas garšīgs. Visu laiku mums bija Genloks, garšīgs. Tagad mums ir arī traperīts. Traperīts tautā jau ir diezgan zināms un populārs. Te šitā sekcija vairāk ir karpām, tad te ir visiem pārējiem baltajām zivīm. Jā, un īstenībā labas cenas. Liela izmēra un kam gribās uz karpām ar lielo frakciju braukt, es skatos, te ir visādi auzu pārsla, tur ir kaut kādi gan jau zemeņu gabali un kas tikai vēl. Salīdzinoši arī apskaties, tā paka maksā 7,50 pār cik kilogramu, 2,5 kilogramu. Traperim ir ļoti labas cenas. Ir šitien salikts, tur grozos visās malās izkrāmējuši. Un vēl arī ir sērijas klāt, ja kādam vēl ir pa maz, tad ir vaniļa. Man visādi draņķīši, ko var uzpūst. Jā, česnoks un tā tālāk. Medus un ķiploks un var te taisīt vēl papildus visādas te tas tiem, kam tas interesē. Bet ko darām mēs? Mēs kāpjam laivā un braucam līdekās. Asinām māķis, ja vakardien uzasināja māķis. Vakar uzasināja māķis un šodien braucam ar vesteniem un vēl kaut ko gan jā, patrenēsim. Šitas gan līdekai nav tas labākais laiks. Nav, bet kā parasti, kad mēs taisamies, tad vienmēr saulīt spīd un līdekas ir īsts izaicinājums vispārībā noķert. Jā. Bet kas to zina? Ja mēs gribētu jums parādīt zivis, mēs aizbrauktu asaras saķert ar tiem čaterīšiem. Tur būtu vienos vārtos, bet mēs paņemsim izaicinājumu uz sevi. Paņemsim džerkiņus, paņemsim vēl visu kaut ko un mēģināsim vienu vakaru no 6 līdz 9 vakarā 3 stundiņas pamēģināsim noķert līdeku. Jā. Kā jau mēs teicām, otrā daļa. Otrā daļa esam ar maisiņu. Ar visādiem labumiem, kā mēs tur runājam. Tur bija Mikodona Vestini jaunie, jā. Tad vēl ir šādas tādas savaģies gumīņas ir atnākuši. Tikko atnāca, liekam ārā. Iepakojuma cena būs 5,95. 2 gumijas 5,95 un šitās ir 16 centimetri. Ir lielās, mazās ir dažādas, ir arī tām lielajām vibro astēm garajām, kas ir tie zušveidīgie, meļveidīgie, tie tur, ja tādi ir. Visiem cena 5,95, lielajā maisā būs noteikti dārguma lādē.
Ok. Jā. Uzliksim stingerīšus, tagad mēs esam iebraukuši, tad bišķiņi patrankās līdekas. Mēģinām. Jā, nu, baigās cerības uz zīmi mēs te neliksim, jā, bet, nu, vismaz apstīsimies, kā Māneks spēlē un paskatīsimies, vai vasaras vidū, vakarā, tagad pulkstenis ir gandrīz 7, un cik mums ir 2 stundas pa lielam līdekai, nu, mēģināsim 2 stundās noķert līdeku uz konkrēti šiem mānekļiem. Man gan ir aizdoms, ka man tāpat kāja paslīdēs kā parasti, un es uzmetīšu arī kaut ko citu, bet respektīvi, mērķis mums ir dabūt līdeku. Tad, kad visi brauc, un mēs pa ceļam ar skatījāmies, sēdēja visu uz asariem, tad mēs visiem garām braucam, paskatīsimies līdekas. Tagad gan man tā liekas, visu šitā vasara bija jocīgi līdekām, tāpēc visu laiku tik karsts. Un es zinu, ka babītie arī noķerās tikai pirms vētras laikā, nu, kad riktīgi vējš sacerās, tā kaut ko izšauj, tad tur tās dažas dienas atkal ir klusums, jo tas karstums dara savu. Bet nē, katrā ziņā būs arī interesanti pašiem priekš mums, tāpēc, kad mums jau te operators prasīja, kāpēc mums nebraucam ķert asarus, jo tos mums varētu parādīt. Bet, nu, gribās arī sevi bišķiņu izaicināt, jo asari ķerās, tā ir. Nu, līdeks arī te ir. Līdeks te ir, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņas te ir. Sāksim mēs ar retām lēpītēm, 2 metri dziļumā. Noiesim ar vairāk veidu mānekļiem, tiem pašiem džerkiņiem, šitām gumijām. Paskatīsimies, vai ir kaut kāda aktivitāte. Nu, ja būs pavisam slikti, tad beigās droši vien, kad vismaz sevi. Šitās ir sukras. Šitie īstenībā, viņi bija baigi sen. Veikalos es viņu biju mēģinājis, un es viņu norāvu baigi fiksi. Mums viņas daudz un dažādās krāsās, nu, milzīgi izvēlēs šitiem te ir. Igaunijā ir nenormāli populāri. Jā. Es zinu, ka viņi daudz kur ir ļoti populāri, un tur, man liekas, kaut kāds pasaules čempions ar viņiem. Jā. Tā kā, jā. Zinu, ko ražo. Jā, tā kā pamēģināsim un paskatīsimies visu. Šitas ir tie lielie džerki, šitie ir tie lielie kāti. Tie, kuriem nevis augtu liek, bet striķi liek. Un arī ieteicams lietot multiplikātoru spolas, tāpēc, ka parastajām skolēm iemest var kaut kādu lielā 4000, 5000, nu tā droši var iemest, tikai līdz brīdim, ja aizcērtās lociņš ciet. Jā. Multiplikātoram nevar nekas aizcirties ciet. Ja vēši sevišķi, tā kā tagad bišķiņ brāzmēns ir, vai iemetot bišķiņ, tu dabū tas kāds tā kā atcitās atpakaļ, nu tad lociņš aizkrīt ciet. Un ja lociņš aizkrīt ciet, tad šitas te svars, sākot jau no 50-60 grādiem, ļoti uzņem ātrumu nezināmā virzienā. Dabūt atpakaļ, nu peldošā vēl kaut ko var atrast, bet tā viņus atvadies. Tāpēc arī ir tā, ka lieto lielās smagās multiplikātoru spolas. Viņām var iemest iekšā, viņām tas visi tie dragi un vispārējais, kas tur ir, tad tā, ka tu met un strādā, nevis domā par to, ka man jāiemet ir ļoti maigi, lai es nepazaudētu kaut ko. Nu, iedomā no maisiņa arī kaut ko. Ja? Nu, jā. Širēs. Es savējos verņakus pataupīšu. Šobrīd vajag kaut ko no maisiņa. Skaties, izvēlies droši. Ko mēs varētu uzlikt. Es neiešu uz Big Bite, es sākušu ar Vestinu, vidējais izmērs, ko var salīdzināt, jā. Un cena 9,95. Te, kur Varus ar teica Big Bite. Big Bite tas ir tā, ka tu mētā retāk, bet tu ceri noķert kaut ko tiešām tā kā trofejniec, kaut lielāku līdeku. Ja tev mājās vakariņām vajag, tad tu mētā vairāk tādus, jo mazāk līdeki ir bišķiņ garšīgāk. Lielās mammas arī šogad ir pamainīti likumi, ka mēs varam paturēt tikai vienu, saucamo Big Bite vai vienu mammu, vai ne? Jā, no cik tur bija 75. Līdeku virs 75 centimetriem var paturēt lomā tikai vienu. Nevis 5, 75, bet vienu un pārējās visas līdz tam 5, 4, kā paveicās. Bet nu parasti jau ir tā, ka tie, kas iet ar to Big Bite mērķiecīgi uz to, nu, teiksim, vienu lielo zivi laivā, nu, viņus laiž vaļā. Tad viņiem nav tas gaļas pasākums. Gaļas pasākums vairāk būs šitie, kas mēģinās noķert daudz. Kā es smējos, lielāka atšķirības ar medniekiem un makšķerniekiem ir, mēs varam noķert metru un mēs viņu varam atlaist. Jā. Mednieks nomedīs smukus trofeju, smuku āzīti, smuku, un viņš vairs neko nevar atklāt. Nu, vienīgais var fočēt. Jā, tur ir savādāks medības, tad ir ar fotoaparātu medības. Klausies, Edī, bet citi saka, ka Big Bite vairs nav aktuāls. Kādas, nu, tu tagad arī veikalā strādājot, kādas ir tās virzības un kā
joprojām pērk lielos mānekļus? Nu, pērk, bet, zin kā, tas Big Bites nevis nav aktuāls, bet cilvēki nav izauguši vēl liela daļa līdz tiem, tāpēc, kad viņi arī mētā tur 3. izmēra rotiņu, piemēram, ņem maziņos džerkiņus un grib noķert kaut ko lielu. Nu, tā, kad tu runā, un, cik tu gribi noķert, ko tu gribi noķert, es gribu lielu līdeku noķert. Nu, tev paveiksies, jā, no 100 reizēm vienu tev var izvilkt uz rotiņu līdeku. Tu vari izvilkt, tev var paveikties, ja tu strādā gar zālēm kaut kur, kur viņa stāv un tu piemetīsi pie paša deguna, jā. Bet ar džerku, ar lieliem Big Bitiem, tev tas iznākums, varbūt tev tās coplis būs mazāks, jā. Bet tad, kad tu noķeris, tad tu gribēsi gan pafotografēt, gan atlaist, gan, tu izaudz līdz tam līmenim, ka tu pirmām kārtām arī nofotografē un tu pareizi nofotografē to līdeku, tad tu atlaidi pareizi. Tas tāds bauda. Bet vispār apkārt, cik tā paklausās un arī paskatās, baigi daudz tirgo nost visus Big Bite komplektus ar visiem mānekļiem komplektā, kad ir sapratuši, ka tas nav viņējies. Jā, sākumā ar multiplikātoru iemācīties. It sevišķi, ja tu pasūti no Ķīnas kaut kādu multiplikātoru un tu mēģini noķert vai vienkārši pamētāt, vai ne? Tas nav vienkārši. Ar tādu Shimano Abu Garcijas daivas spolīti, tev ir laba spola, tad ir, arī šitām multiplikatoriem ir jāpamācās mētāt. Jā, es šogad sāku, bet man baigi patīk. Tā kā tiem, kas... Jums jau arī veikalā multiplikatori ir, ja? Jā. Big Bitiem tādi lielie, tur kā, vispopulārākais būtu, teiksim, tas Abu Garcia Revo Toro Beast, vai ne? Tas līdz mums vēl nav atnācis, jā, bet ir. Jo es šogad, liekas, ka man bija copa, bet varbūt arī ne. Bet es šogad arī sāku, man baigi ir paķēris. Tas feelings, ka tev ir tieši kontakts ar visu, ka tev nav tā spola tur, jo tev pirksts stāv virsū un tu visu kontrolē, gan to metienu, gan visu. Bet tā ir ļoti darba copa tāda. Tā ir, jo džerks ir smags, tev viņš ir jārausta, tev ir iemetieni, tev kāds ir smags. Tas tev tur nav asarīši trenkāt. Tā ir, jā. Bet jā, tad, kad tev noķerās, tad ir, tas kāds ir ļoti ciets. Viņam tur tie testi ir kādi 100, 120, 150, bet viņš ir ciets. Vienalga. Tas blieziens, kas ir, ja tu neesi gatavs vai tu esi aizskatījies uz otru pusi, tad reizēm ir tāds pārsteigums, ka tu nevari saprast, kas notiekās. Tā kā elektrība iedo pa kātiem. Tikko kā esmu veicis pirmos metienus ar šo mazo vestinu. Un īstenībā tas, kas baigi patīkam pārsteidz, ka ļoti viegli viņam ir iedot spēli. Ir džerki, ar kuriem tur bišķiņ jāpačakarējās ir, bet te ar mazu uzrāvienu viņš smuki iet savā šitajā te, kā viņam ir jāiet. Un priecāju, šitais īstenībā ir sinkings, var uztaisīt pauzīt, tad 2 metri ir, var bišķiņ pagremdēt un vajadzētu būt labi. Mētāja lielo džerku, velkot, reku viņš spēlē pat velkot jau riktīgi labi. Diezgan tā, diezgan tāds skaisti. Kad arī bez rausīšanas, ja zini, kad ir tā arves iemet tev tur garām galīgi. Jā. Zini, ka džerks reti, kad izmanto uz velcīt, bet ir bijis ar tajā pašā Babītas kanālā, ir uz velcīt braucot. Ārā iemetam vienkārši, kamēr pārējās makšķeres kārto, somas kārto, ir arī uz džerku, jo viņš, šitas Mikado džerks ļoti labi, īsā amplitūdē pat jau uzreiz spēlē pa labi, pa kreisi. Bet džerks jau parasti izmanto raustu asi, tad provocē ārā to līdeku. Ar troksni, ar bumbām. Viļņi, kad ir mākonīts bišķiņ saules požā, šogad ir karsti ļoti, ūdens temperatūra ļoti, viņa kūtra. Vētrā, kad ir viļņi, tad, kad viņi izcilā, tad viņi tur paliek bez mazais kābeklis vairāk, paliek tādi dusmīgi agresīvi, tad viņi ēd visu pēc kārtas, visu, kas tuvojāt. Pārējā laikā viņi tur kaut kur ielien iekšā, sēž dziļumā un
neklapē vispārībā ar ausi. Kas notiek apkārt? Sukrīts. Cik te ir lēpenes? Diezgan daudz. Tad tā lapiņa bieži vien ļauj ar lēpenēs izvadīt cauri, izspēlēt cauri, kad neķerās nemazām. Paprovēsim to, kaut kas jau ir jāpamaina. Arvis tika pie jauna spinninga? Ceru, ka nē. Brauc medībās uz tornīti sēdēt, un pa priekšu vienkārši pa ceļu nesās mežonīgā ātrumā dzērves. Un es nevaru saprast, kas ir. Nekad nebija kā dzērves tramīgas parasti ir, cik es esmu pieradis, vai ne? Viņas paceļās pārnos un aizlido. Jauniņie lidot nemāk, un viņi tā kā raudra, viņš izstiepjās un aiznesās. Svētdien norisinājās bērnu jauniešu čempionāts. Un es ar savu puiku arī biju. Tur, protams, es biju tikai kapteinis, es nedrīkstēju neko darīt, tikai palīdzēt tur nokabināt zivi un tā tālāk. Bet mums kaut kā ar viņu sacensībās baigi švaki iepriekšējos gadus bija gājis, un es būtu bijis tā tiešām priecīgs, kad puika dabūs vismaz vienu smuku asarīti laivā. Un notiek starts. Es ilgi domāju, kur braukt, jo tur arī laivā bija viņa draudzene, 10-gadīgs meitēns, un līdz ar to viņu bija copējis tieši pirms gada pēdējo reizi sacensībās. Protams, ir aizmirsus gan kā mest un visu pārējo. Es izvēlējos vietu tepatās, kur mēs tagad esam, kur var mest apkārt 360 grādus laivai, un tā metiena attālumam nav tik liela nozīme. Un domāju, kādus mānekļus viņiem likt. Es puikam uzliku rotiņu, meitenei uzliku 4 baitiņu, kad arī var vienmērīgi tīt, un tur tas ātrums tīšanas nav tik būtisks un viss pārējais. Un, ir starts, viņš iemet pirmo reizi. Es tepat laivā iekārtojos krēslā ar domu, ka tagad varēšu pāris stundas vispār neko nedarīt, lai jau mazie tur izpriecājās. Un pēkšņi ir sauciens, tēti ir zivs. Un es ar šokā tur kas ko kā. Un labākais, ka es biju aizmirsis sečaku garāžā paņemt līdzi. Un tad tur viens draugs Agri Raciborskis, paldies tev. Viņš padzirdēja to un iedeva tur savējo tādu mazu 3 stūru sečaku, kurš tieši priekš asariem. Neko, un tad kaut kādā otrajā metienā noķēru smuku 27 cm asari. Mums tur bija sila laivā, kur tas viss ir jāmēra. Es ķeros klāt pie mērīšanas, es viņam saku, met vēlreiz tur patās. Kamēr es tur ņemos, viņam ir vēl viens. Nākošajā metienā vēl viens. Un nākošajā metienā vēl viens. Respektīvi, tur tajās kaut kādās 5 minūtēs viņš noķēra 4 smukus asarus. Un tas viss beidzās ar to, ka man visi 4 asari te lēkā pa laivu. Tam pašam šoks, meitenei šoks, jo bail no tām zivīm, no tām spurām asarim. Bet tas bija tāds smieklis, ko es tiešām laikam atcerēšos visu mūžu, jo kad puikam ir pieķērusies tās zivs un kad tu redzi, kas viņam acīs notiek, ka viņš skrūvē to zivi ārā, protams, viņam to gribās nenormāli sasteigt un viņš to spoli tur skrūvē maksimāli ātri un tāpēc speciāli tur deva tādu mīkstāku kātiņu ar atregulētu bremzi, lai tā kā kāds un spoli visu izdara, lai viņam maksimāli maz pie tā ir jāpiedomā. Bet tas bija tāds īpašs mirklis un ar visu to, ka viņš visu dienu izturēja. Sacensības bija garas, no 8:30 rītā līdz 4 vakarā. Un beigās abi divi kopistiski tika pie 10 asariem. Rezultāts nebija tur nekāds spīdošais salīdzinoši starp visiem pārējiem, bet tik un tā man bija tāds lepnums par to, kas viņam izdevās. Un es redzu to, ka tur aug copmanis vēl viens. Tā kā jāpieiet būs nopietnāk treniņiem ar viņu, jābrauc biežāk. Un to es iesaku visiem tēviem, paši copējiet, ņemat līdzi mazos, jo tas, kad tur man personīgi no tā, ka puika noķer 27 cm asaru, bija lielāks prieks nekā, ja es izvilktu 10 kg līdeku. Pilnīgi noteikti. Tā kā, kamēr
Mēs te mēģinājām līdaks ķert. Mēs te apstājāmies vietiņā, kur arī asarim jābūt. Domāju, jāuzmet ir drusciņi asarim voblerīts. Kas skaistu, ka 3-5 noteikti viņam ir. Līdeks pagaidām klusē, bet mums vēl līdekam vēl ir kāds stundu laiks, tad uz vakaru pa copu varbūt kaut vairāk būs. Arvim ir pirmais asarīts jau. Veikalā mēs arī piestājam pie plaukta, pafilmējam čatarīšus, new produkt. Paņemšu, uzlikšu arī asaru kātu, bišķiņ pamētās, paskatīsies, vai ir tiešām tā, kā tik, cik daudz viņus prasa, vai ir tiešām tik labi uz viņiem ķerās. Es man tā liekas, čatarīšiem vispārībā neko neesmu vēl noķēris. Man tikai viens ir. Tas klausies ir grēks, bet nezinu, kā to nosaukt, neizdarību tavā lauciņā, jo tas ir super māneklis. Un tieši tev šie, kas ir, ko daudzi čataru veidotāji un tā tālāk ražotāji grēko. Čatarītim forša forma, maziņš, viss ir kārtībā, bet milzīgs āķis. Un, teiksim, asarim tas āķis stipri pa lielu. Reku ir super variants. Feins čatarīts, mazs āķītis un visu izdarīs. Pie kā es skatos, ka viņam pat ir vēl predzāļu versija. Tādu es pat neesmu redzējis, godīgi sakot. Čatarīši man darbā visu laiku bija, bet tieši tas, par ko tu stāstīji, visi tādiem āķiem, ka liekas, ka varētu tikai vienīgi līdeks ķert. Šitas ir tagad saved žakālā maziņos ar maziņiem normāliem āķīšiem. Tūlīt tās uzliksim, paskatīsimies. Ziltiņi man maziņā, ja pēkšņi gribēsies, arī ir viena, kur var uzkabināt tev uz āķīšu. Tu uzreiz uzkabini. Uzreiz domā? Jā. Tas piedod papildus reku lietu šito. Tādu, jā? Var arī šitādu, bet vai tādu, vai reku šitādu tipa, kas ir ar twister astīti. Stāvējādā sākt ar šito. Twisterīti? Jā, un pēc tam var pamainīt to. Nē, man ir ziltiņa. Paskatīsimies, kur mēs viņu varam tā smuki kaut kur uzkabināt. Papildus spēlīti, jo viņi jau barā ir, un tad bieži vien zivs neņem, ja neskrien pakaļ otra zivs, un tad viņi jūt konkurenci, un tad vienā brīdī, nē, es tomēr ņemšu pirmais. Tad arī viss notiekās. Tev tās vibroasti visās malās mētājās. Šitas ir damu kātiņš, tas tāds man mīļākais uz atvadiņu, uz asarīšiem, bet ir arī gadījies ar viņu cīnīties ar līdaku. Mēs nesen bijām arī ar dēlu Sārumā, saķērām labus asarus, bet arī pēdējā metienā bija kaut kādi 76 centimetri, laikam bija līdeki, pie pašām niederēm paņēma. Noturēja, neievilka galīgi zālēs. Tad izturēja. Trakākais jau visbailīgāk ir tad pie laivas, kad tās, teiksim, mēs, kad braucam uz Sārumā, tad ir viņas ļoti tur tādas sportistas, visas baigi spēcīgās. Un tad parasti pašā pēdējā brīdī tad viss salūst, ka viņi strauji parauj zem laivas un nepaspēja neko neamortizēt, neko. Bet klausies par to Sārumā pastāst sīkāk. Kā tur tas ir? Jūs aizbraucat uz Sārumā salu, ja? Jā. Un tālāk ar savu laivu, vai tur var kaut ko nomāt? Mums boss Marko, viņam ir tagad šogad ir viņš nopircis alumīnija laivu. Bet, teiksim, cilvēks no malas tur tagad skatās raidījumu un arī grib pamēģināt. Ir iespēja tur aizbraukt? Jā, ir. Laivas Sārumā, teiksim, pie Kursāras ir viena vieta, kur var laivas izīrēt. Tur kalamāja. Bet tur jāskatās, ir ļoti daudz pie jūrās, kur apkārt jūrai, ja tu izīrē mājiņu pie jūras, ja, tad tur var noteikti pakonsultēties un tev iedos gan laivu un viss. Mums ir šogad ir mums pašiem divas laivas, viena stāv visu laiku uz Muhu salas, tā ir tā pirmā sala, un Marko, boss musējais, viņš no Tallinas brauc katru reizi ar laivu. Tad mēs tur pārkāpjam, ja mēs esam, tad mēs tur patās pie porta pārkāpjam busā visu, un tad mēs braucam makšķerēt. No Tallinas ar laivu, ja? Jā, viņš piekabēja viss tur. Bet pagaidi, tur ir kaut kāds prāms uz to? No Vircu iet uz Kuivastu. Ir Pērnavā pa kreisi jāgriežās uz prāmīti. Tur prāmīts ir viens taisni aiziet, tas ir prāmīts uz Hīvumās vēl aizbraukt. Bišķiņ tur vienā
pagriezienā pa kreisi, tad ir uz vircu. Mēs tur kārtīgi asarīšu pirmajā dienā paķērām pāris līdekļu. Pārsvarā bija daudz maziņās, bet vienu bija beigās paņēmām. Un nākušā dienā Marko mēs iebraucām jūrā, jo tā dziļāk jūrā tur. Tad es puikam ņēmu visas zivis nost, un tā vienā no pēdējā līdekļa, pēc, ka bija jābrauc dēļ maniem krastā, bija pirkstā. Jā. Ierāva āķi pirkstā riktīgi. Pirmo reizi es visu laiku domāju, kas tur, ko tur kā, bet puika bija noķēris zivi, maz līdeciņi, tur kaut kāds, riktīgi duncīts, bet bija caur zālēm izvilcis. Un tā, ka nevarēja redzēt ne wobleru, ne lielais slaiderīts. Ar, kārtīgi skaistu āķi, tad biez un atskabargu pamatīgi. Un ar kreiso roku paņēmu un labo roku ņēmu vispār zāles nost, lai skatītos, lai saprastu vispārībā, kur kas ir. Tā kad bišķiņi tā kā iemalca, tad āķis bija pirkstā. Mēģināju, gan es kā zinu, kas jāiedara. Mēģināju izspiest ārā, baigi resns āķis, baigi sāpīgi bija, nekas nesanāca. Tad atbrauc dēļ manis, no kurisāra speciāli atbrauc ātrie, pasmējās pa manīm, trietā sašpricēja, izvilka ārā, iedeva veselu kaudzi ar saitēm, ar smērēm, ar visu ko. Nevienu eiro nesamaksāja. Novēlēju lielu lomu šodien uz ezeru, šodien vairāk makšķerēt nebrauc, varbūt rītdien vai ne. Viss. Nē, bet īstenībā forši, ka tāds, servis, es nezinu, vai mūsējie tāpatās pret to attiektos, kad atbrauc, visu uz vietas izdara, nav nekādas tur braukšanas uz traumām, slimnīcu vai tā tālāk, ka vienkārši viss turpat operatīvi ātri un pie kā vēl bez maksas. Jā, tas ir pārsteigts. Viņam tā medicīnas joma, Marko arī stāstīja, tā medicīna viņam ir ļoti, ļoti sakārtot. Un uz ko? Vičiņi? Jā. Tā ir, kad brauc bez sečuka. Veikalā paņēmām pa lielu mānekļus. Nav viņām galīgi apetīte. Uz mazu asaru woblerīšu, tāda, 55. līdeciņa paņēma. Un arī mazais āķīts knapi aiz lūpiņas. Bet izpildījām mērķi, tikām pie līdekļa šodien. Maz. Laižam vaļā. Forši. Čau! Ezerā jūrnieciņš sanācis ir. Tad, mēs ceram. Bet, ja gribās foršus asaru woblerīšus, arī droši aizbrauciet uz Jahipelnu. Viņiem forši mazie ridžiņu orbītiņi ir klasika. Jums tak ir ridžiņi mazie, vai ne? Jā. Džerkiņš, maza izmēra, Mikado. Sāremā bestselleris. Un arī iemetam, raustam vai valkam, pēc sirds patiks. Tuvāk pievilks, paskatīsimies, kā spēlējās. Grabēja labi. Nozīmē, ka var izprovocēt kādu zivtiņu. Bet spriežot pēc tā, kad maziņās ķerās un ar negribīgi, tad, tās karstās dienas, tām līdekām ir brīvdienas. Ko ir asaru viens no verņikiem. Ridžiņš, šitais ir dziļo mēli. Aizbrauciet uz Jahipelnu, tur ir arī versija ar seklo mēli. Ja gribat sākt tvičot asari, šitais ir tas, ar ko sākt. Viņš, man liekas, ir viss vieglāk izraustāmais woblerītis. Strādā ļoti, ļoti labi. Tas ir man tāds ļoti mīļš. Un vēl viena lieta, ko īstenībā es arī visiem iesaku aizdomāties, ir tad, kad jūs ilgi raustat vienu mānekli, esat tā kā piešausies pie viņa, kā ar viņu ir jādara, vai kā viņš lasa to zivi. Pēc tam, kad uzliek kaut ko citu, ir ļoti grūti pārslēgties, jo rokā tā atmiņa ir ritīga, kā tu to wobbleri raust. Un tu paņem pēc tam citu mānekli un
Un tā māneklim nav nepieciešams vai tik agresīvs, vai savukārt vai gluži pretēji tik mierīgs tas twitch. Tāpēc man liekas, ka ir tā, vai nu tu copē ar vienu mānekli, kam tu tici un ar ko tu vari noķert dzīvi, vai arī ir jāmaina visu laiku tie mānekļi, un tad pie katra tu piedomā, kas, kā, ko tu dari, jo es saku, es arī tagad pieredzes pie tā megabasa, un kad uzliek to riģiņš, nu, kā jau iepriekš teicu, viņš ir pakļaujās jebkurai kāds kustībai, viņš iedos foršu to kustību viņam. Un viņam tas rāviens ir nepieciešams vispār minimāls, kamēr tam megabasam tomēr vajag, lai viņi iekustinātu, vajag agresīvāk to twitchu. Bet, nu, es domāju, ka tie, kas to dara un mēģina darīt, mēģiniet, un jūs atradīsiet to savējo pieeju, jo tagad jūrnieks ir gan Daugavā, Sarkandaugavā, Ķīšezarā, nu, tā kā vajag tikai urbt. Mums jaunums ir, Ārus bija palaids garām. Viens no maniem verņekiem, kā tautā runā, ir kūsamo. Bet nevis lielās bļambas, bet rotiņš tieši. Viņiem ir, mums darbā ir tādi ejošākie 5 vai 7 gramu lapiņa. Ir vēl arī, kas ir ar to tā kā bētem, ir tie galā ir tie, nu, tā zivtiņa. Tāds izskatās kūsamo rotiņš. Jā, es godīgi sakot, tiešām nezināju, jo man kūsumā visu laiku ir asociējies ar tiem profesoriem un kas tur vēl tie šūpiņi, kas strādā visur. Īpaši es zinu, ka Burtniekā tas ir vienkārši must have, ar ko uz turieni braukt. Bet es tiešām nezināju, ka viņi arī rotas taisa, tā kā būs īstenībā jāpaprovē, jo man ir pa lielam kastē tikai 2 rotiņi. Man ir Lucky Jones un Meps, kas ir, nu, kā jau mēs veikalā runājam, tad Meps tas ir klasika. Klasikā vēl vienā iekšā klasikā un tā tālāk, bet forši roti, un ja kūsamo arī ir, tad es ticu, ka viņiem ir jābūt ļoti labas kvalitātes, jo Somi zina, ko dara. Ja ar tik milzīgu pieredzi šūpiņu taisīšanā, netic, ka viņiem ir sanākuši švaki rotiņi, un ja jau Edijs ar viņiem jau copē labu laiku, tad ir jābūt labi. Kā reka, vēl viens iemesls aizbraukt uz Jahipalnu. Mēs turpinam izklaides. Mums vēl ir 45 minūtes, lai noķertu vēl vienu līdeku. Bet es tā kā spītīgi palieku pie mazajiem mānekļiem, jo man ir taču sajūta, kad šīs dienas vakara atslēga ir mazie mānekļi. Nu, pagaidām arī strādā. Vēl viens asarītis, laikam vaļā. Bet mums vēl priekšā ir viena līdeku, to vietiņu, ko es biju plānā ielicis tieši uz līdeku. Un tur pamēģināsim vēl noiet ar smagāku artilēriju pirms pašām beigām. Tā visā gandrīz uz sirdi aizgāt. Bet jā, pamēģināsim noiet tur ar bišķi nopietnākiem rīkiem. Paskatīsimies. Varbūt vēl pirms pašām beigām izdodās smukāku līdeku parādīt kadrā. Mazie. Esam ir gan mazie ņem gan līdeciņi, gan asarītis. Un tad jā, rapala. Klasika rapala no brīnuma kastītes pa 5,95. Redz, kad uzreiz, cik te bija 3. metiens un uzreiz arī ir. Jo pirmajā metienā kaut kas atnāca līdz laivai, bet nepaņēma, nepaspēja paņemt vai kā. Arvim būs kūpinājums. Nevajag darīt, turēt voblerīti un zivi laist vaļā, tad var dabūt pirkstā āķīt smuku. Smuku sarkaniņš un tumšs diezgan krāsa, bet reku uz asarīšiem strādā. Kaut kādu atslēgu esam atraduši, nu labi, ne līdekam, līdeku līdzīts mums tur bišķiņ gaida vēl. Apskaties, kas pa buriniekā, nu ka uzgriez atpakaļ. Mēs dodamies uz pēdējo vietu. Tuvojās jau 9, vakars. Tuvojās 9, mums ir vēl 20 minūtes. Noiesim vienu maliņu pa pilnīgu aizvēju, kas it kā ir
triki, pēc būtības tur varētu nebūt pilnīgi nekas, bet teorētiski varētu būt kaut kas. Šitas varētu strādāt, ja jau viņš ņem tāds tumšos šodien uzlikšu, paprovēt. Skaists. Tas ir smogs, jā. Uz saulrietu. Zinu, ka mums babītē šitie te, kad ir tāds apmācības un saulriets, jā. Ui. No, to tās pamēģināsim. Kāds tad dziļums ir? Te ir 2,5. Nu, šitā māliņa visa jānoiet ir. Tā. Viņa kāps pirmā ārā, un tad ies, lai var nofilmēt. Ko tad? Kas tad? Nu, tu saki, jānoiet maliņa. Nu, jā. Kurš pirmais? Operators pirmais parasti kāp ārā un iet maliņa. Jā, nu, ko atbraucām. Pilnīgs aizvērš, pilnīgs stīls. Tas varētu būt slikti, bet vēja pusē nogājām, nu, labi, viena bija, bet arī uz mazu mānekļu un arī ne vairāk copas nebija. Tagad mums te ir lepīte, niedru mala. Noslīdēsim vienkārši šeit paskatīties. Varbūt izdodās kādu uz vakariņām pasaukt. Saulīte jau riet, principā sākās jau zanderta laiks, bet to mēs atstāsim citam raidījumam. Šodien mums mērķis ir Līdaka. Jā. Kā sanāks, nu to redzēs. Nē, principā es teiktu, ka tad, kad mēs veikalā sākām runāt par to, kad brauksim filmēt Līdakas, man bija tik milzīgs skepsis, ka man likās, ka mēs nenoķersim vispār neko. Bet te ir tāda lieta, kas ir, ka tu esi ūdenī, un nevienmēr tas, ko tu esi izdomājis, kas tev atnesīs lomu, un kad tu ķersi Līdakas tur ar džerkiem un bigbaitiem, ka tas tev atnesīs vēlamo rezultātu, tu interpretē. Un tāpēc ir labi, ka tev ir dažādi mānekļi, un tu atrodi to. No krājumiem kādi. Jā, to, kas tajā dienā attiecīgi varētu strādāt, jo tā ir copi, un pilnīgi tieši tāpatās kā ar sievietēm tur paredzēt nevar vispār neko. Nu, tāpēc interpretējām un uzgājām to atslēdziņu, kad mazs māneklis atnes mums gan Līdaku, gan arī ļoti smukus asars. Un jā, nu, tagad uz beigām Edijs te mēģina uzģerkot. Es ar 5 colu gumīņu vēl noiešu. Nu, redzēs, dabūsim kādu kontaktu, nedabūsim. Nu, ko? Misija izpildīta, ne? Jā, vakars jau skaists, bet ne priekš Līdakām. Ne priekš Līdakām, jā, bet to vienu izmocījām. Interpretējot un meklējot, ko un kā, atradām. Bet kas man pārsteidza, kas ir Mikado džerks. Pat nav, ja ir sagurums vakarā, viņi ir strauji, ja tur ir labas poles, strauji var vilkt, viņš spēlē ļoti labi. Ja parastais, kas ir mums tur Strike Pro džerki, pierast viņš slinki strādā, šitas strādā jau labi. Un Vestins arī, kad mēs pārbaudījām vilkām, jau lēnā garā velkot, jau ļoti labi spēlēja. Jā, un ar ļoti tādiem pat smuki maziem rāvieniņiem, bez nekādas jaudas, bez neko viņš smuki aiziet tajā savā V rakstā. Jā, skaisti. Un grab labi, visi grab. Ja būtu kaut kāds, kaut vai vējš vai pāris grādi nokritusies no tās trakā karstuma, kas prasās, jo pilnīgi plika debesis un tā vējš no rīta, tad, kad mēs te iebraucām, tad vēl bišķiņu uzpūta. Bet, tagad vakarā noslīdējām aizvēju malu un te vispār bija pilnīgs. Pat nevar redzēt, ka mailīts kaut kur spēlētos, kad kaut kas kaut kur to plēso. Putni pat klusē, vispār nekas nav tāds tagad. Tas tā šīs vasaras specifika, diemžēl, ir. Jā, bet jebkurā gadījumā es domāju forši. Un tiem, kas skatās, noskatījās, paldies. Un droši dodieties uz veikalu Jahipā un Edijs tur jums pastāstīsim, parādīsim, ko mēs ķērām, uz ko mēs ķērām un kas mums beigās no krājumiem, teiksim, tiem pašiem masarīšiem. Jā. Šoreiz mēs nepaņēmām līdzi neko speciāli, bet bija man rapala, tev bija ridžiņš, jā. Rapala, ridžiņš, jā. Klasika vienkārši tāpatās arī bija, strādāja. Jā, un skaties, rapala 595, ideāli cena woblerim un zivtiņu lasīt, tā kā. Jā, uzreiz bija.
Vakarā var izdarīt tieši tāpatās, kā mēs 7 iebraucām, tagad ir 9, 2 stundās mums ir priekš kūpiņa paņemti 6 smuki jāsēž. Jā, ja mēs būtu palikuši uzreiz asariem pašā sākumā, mēs jau būtu krietni vairāk, bet ezerā jau mēs te mēģinājām vismaz kādu līdeku izprovocēt. Bet, Māneks pārbaudījām, izvizinājāmies, vismaz ir pa ko runāt, ir ko rādīt, Teiksim, es teikšu tā, ka tu strādā veikalā Jāhipā un es pats strādāju veikalā Salmo. Tas arī nav noslēpums. Man personīgi nekad nepatīk cilvēkam ieteikt to, ko es pats neesmu izmēģinājis un kad es pats neesmu redzējis, kā tas darbībā strādā. Šodien Reku Westin džerki, tie, saprotu, jums arī jaunumi bija, ja? Jā, nav bijuši. Līdz ar to ieteikt cilvēkam to, ko tu pats neesi izmēģinājis, liekas tā bišķiņ muļķīgi. Tāpēc šodien mēs konkrēti pārliecinājāmies, ka viņš noteikti zivi ķers, tikai vajag līdacīgāku apstākļu. Pīšķiņ vēsāk, vilnīt, mākonīt. Mums jau te draudēja, ka būs reku negaismi, tā liekas tur līst. Jā, kaut kā viss pagāja pilnīgi garām. Jā, tas tāds, kā ir tā ir. Kā ir tā ir, bet skaidrs ir tas, ka mānekļi zivi nesīs un droši var doties uz veikalu. Cenas labas un jaunums, un es saku, šitas Mikado, tas lidoja tagad arī vēja apstākļos arī, vienkārši, man liekas, man būs pašam mīļākais babītei, tāpēc, ka, iemest var nenormāli. Jā. Šitas te bišķiņ vairāk ķer vēja, bet tas ir tāds Viņam forma ir ideāla, aerodinamika laba, jā. Skaisti. Tā kā paldies, ka skatījies. Nesēžam mājās, dodamies pie dabas. Un vispirms uz veikalu Jāhipā. Nākat ciemos. Čau. Tā.